Čau! Laipni lūgt apkārt mūsu video 2 futbolu. Šodien mēs esam LNK sporta parkā. RFS pret Ogri United virslīgas atklāšanas mačā. Cerams būs tiešām aizraujošs mačs, daudz vārds, protams. Un tad skaista spēle, cerams būs interesanti momenti, daudz sitieni. Un tad apsveic visus ar sezonas sākumu. Skatīsimies, kas notiks tālāk. Čau. Es atvainojos ātri. Kāds būs rezultāts? English? What will be the result of this game? 5-0. RFS? Yes. Okay. 2-0. Oh, 2. Okay. Kāds būs rezultāts? 3-0. Kāds būs rezultāts? 1-0. RFS labā? Ogres. Ogres, respekt. Nē, Ogri United. Kāds būs rezultāts? 3-0. Ogre uzvarēs. Tieši Protams. Tieši tā. Kāds būs rezultāts? Čau. Cerams, ka vismaz neizšķirts. Neizšķirts? Ok. Ogre! Bello! Mátame! ¡Se la llevamos! Bello! Position! Saka, ka tur ciekļi veseli. Tā, pirmais puslaiks beidzies un 0-0 Ogra turās ļoti labi. Jā, manuprāt, tiešām diezgan labs pirmais puslaiks. Protams, vairāk Ogri spēlēja savā laukuma pusē, vairāk aizsargājās. Jā. RFS, protams, vairāk kontrolēja bumbu. Bet bija arī bīstams frīkiks Ogrei, diemžēl neizdevās realizēt, bet nekas cerams. Pret uzbrukumu mums iet ļoti labi. Jā, diemžēl pirmais puslaiks bez vārtiem 0-0, bet cerams otrajā jau būs vārti un cerams par labu Ogrei. Kāds predikšanas, kāds rezultāts būs? 0-1 RFS. 2-0 RFS. 2-0 RFS. Ogri turēsies. Paldies! Kā tika iesākta virslīgas sezona? Virslīgas sezona principā iesākt jaudīgi, kaut arī es nedaudz. Man bija daži tādi jautājumi, kā piemēram citās līgās, tādās arī top līgās. Ir tāda lieta, ka pirmo spēli uzsāk principā tie, kas uzvara pagājušo sezonu. Un mūsu Latvijas virslīgā tā bija Rīga FC un pa lielam būtu labi, ja Rīga FC uzsāktu pirmo spēli pret to pašu Ogri United. Tā tas būtu jānotiek, un pie tā mēs esam pieraduši. Es to arī biju pirms tam arī izrunājis ar citiem cilvēkiem. Tas būtu tas, un priekš manis tā bija neliela nesaprašana, kāpēc tieši RFS spēlē pret Ogri United piekdienā, jo šī ir tieši pirmā spēle mūsu virslīgā. Bet uzsākta jaudīgi, jā. Un Ogre parādīja savu raksturiņu pirmajā spēlē? Es teiktu, ka jā, parādīja raksturu, jo RFS ir ļoti stipra komanda. Es vairāk būtu teicis, ka
RFS varētu spēlēt daudz pārliecinošāk. It īpaši pirmajā puslaikā, bet Ogre United parādīja raksturu un diezgan laba spēle, ņemot vērā, ka spēlē pret RFS. Kādā šeit kas būs top 3 virslīgā? Top 3, manuprāt, būtu Riga FC, RFS un es teiktu, ka Liepāja. Un kurā vietā Ogre tiks? Grūti teikt, kurā vietā. Es vairāk teiktu, ka viņi cīnītos par izdzīvošanu. Tā es vismaz biju domājis pirms šīs spēles. Šo spēli skatoties arī varētu teikt, ka ne tikai par izdzīvošanu, bet kaut kur tabulas vidusdaļā. Bet tad redzēsi, jo viss mainās. Mums ir ļoti daudz kārtas virslīgā un viņi vēl paspēs uzspēlēt pret to pašu RFS, arī pret Riga FC, visu vēl priekšā. Un arī nākamās 3 spēles, cik saprotu, viņiem ir Salaspilī. Un uz tām spēlēm visām es būšu, un tā nav arī stiprākie pretinieki, un tur jāparāda sevi. Ja viņi to varēs izdarīt, tad arī ļoti labs sniegums būs turnīra tabulā. Tas arī būs viss. Jā. Tā, spēlē noslēgusies 2-0, diemžēl RFS labā, bet Ogre United ļoti cīnījās, ļoti turējās priekš Ogre United. Šis bija ļoti labs virslīgas iesaukums. Jā, manuprāt, tiešām izdevās tiešām labs sniegums Ogrei. Labi spēlēja aizsardzībā, protams, neveiksmīgi diezgan, ka ielaida 2 vārdus pašā spēles beigās. Diemžēl ļoti neveiksmīgi, ka veiksmīgi Jānim Mikauniekam abi goli viņa rēķinā ar galvu. Labs viņš ir. Jā, bet nekas, es domāju, Ogrei vēl ir daudz spēles. Arī RFS tiešām labi iesāk sezonu, protams, ar uzvaru. Jā. Cerams, arī viņiem turpmāk veiksies, un arī Ogrei cerams jau nākamā nedēļa mājas spēle Salaspilī. Tiešām, 15. datumā. Jā, visus skatītājus aicinam arī uz Gaidām to jūs Salaspilī. Paldies, skaties mūsu video. Atā. Teikamies citos video. Kā patika iesākt sezonu? Super atmosfēra pirmkārt. Paldies visiem, kas ir atnākuši uz spēli un atbalstīja. Noteikti nebija viegla spēle mentāli, bet es domāju, ka varbūt viņi uz beigām vairāk gribēja. Bet es noteikti teiktu, ka mēs neizstījāmies nemaz tik slikti. Domāju, ka ar katru spēli liksim klāt. Kas bija grūtākais spēlēt par šo klubu? Noteikti, ka viņiem ir ļoti labs un augsts klases futbolisti. Līdz ar ko ir grūtāk varbūt kaut kur paspēt. Viņiem tā domāšana nedaudz ātrāk ir, bet es domāju, ka mēs pietiekami labi izskatījāmies to laiku līdz ielaistiem vārtiem, un arī pēc es domāju, ka nebija nemaz nekas slikts. Mūsu fanus varēja dzirdēt? Varējām dzirdēt, bet gribētos skaļāk un skaļāk ar katru spēli, bet paldies liels, ka atnācāt. Un ko mēs no tevis varam sagaidīt virslīgā? Noteikti, kad cīņas sparu, tas ir pats galvenais komandas darbu, un vispārējais, kas nāks klāt, tas jau būs bonusā. Un kā komandas iespēlējās pirmajā spēlē? No malas, cik es redzēju, es teiktu, ka diezgan ir labi. Ir diezgan labi. Nav nekas kosmisks, protams, bet tā ir tikai pirmā sezonas spēle, pie tam arī ar tabulas līderiem, ikgadējiem. Tāpēc es domāju, ka nebija nemaz tik slikti un ar katru spēli liksim klāt. Paldies, tas arī būs viss. Paldies jums!